Hello! Šodien aplūkosim vienu uzdevumu par objektu orientēto programmēšanu un pamēģināsim viņu arī atrisināt. Kas ir objektu orientētā programmēšana un sīkāks tāds detalizētāks paskaidrojums būs pieejams atsevišķā video, šoreiz tikai konkrēti uzdevums. Tātad, un tas pats uzdevums, ko mēs jau esam ar daudziem ņēmuši klasītē, tā ir tiešsaistes iepirkšanās sistēmas izveide. Iedomāsimies, ka mums ir kaut kāds online veikaliņš, mēs tur kaut ko gribam cītīgi pārdot, un, protams, ka mums būtu jāizveido kaut kāda sistēma priekš viņu. Un pamatā vienmēr, jebkurai sistēmai, pamatā, protams, ir divas lietas, tātad tie ir produkti vai pakalpojumi, kaut kas, ko mēs pārdodam, un tie ir pircēji. Mūsu gadījumā mums būs, lūk, šāda te klase produkt, jeb mūsu pārdodamais produkts. Mums būs klase shopping cart, jeb iepirkumu gros, kur mēs ieliksim iekšā savas precītes, lietotājs ieliks precītes. Mums būs sistēmas lietotājs, un sistēmas lietotājs mums būs kā pamats, no kura pēc tam mēs mantosim arī klienta klasi. Un pašās beigās paspēlēsimies ar atribūtiem un uzliksim privātos atribūtus produktu informācijai. Jūs pēc tam, protams, varat arī paspēlēties savādāk un pārlikt to visu. Un pats uzdevums attiecīgi būs pieejams arī GitHubā, es viņu izliku Word dokumentu formātā. Un šo te linku uz Word dokumentu es piestiprināšu arī zem video, tā ka droši skatāmies, lejupielādējam un sekojam līdzi. Un noteikti izmēģinam paši arī uzrakstīt kodu. Jo pieredze rāda, ka kamēr es skaidroju, tikmēr viss ir skaidrs, visi forši, visi super, kā tikko es mēģinu paši rakstīt, tā vienā vietā kaut kāda kļūda, un tad ir problēmas. Iesāksim tātad ar ko? Pats pirmais mums ir klase produkt, ja mūsu pārdodamais produkts vai prece, un viņam būs 3 atribūti, tātad name, price and quantity. Name – nosaukums, price – cena, quantity – daudzums. Protams, es to varētu rakstīt visu arī latviešu valodā, bet godavārs man ir pierastāk rakstīt šo te visu angļu valodā. Tātad, ar ko mēs iesākam jebkuru klasi mēs iesākam ar atslēgu vārdu klase. Un mūsu dotais nosaukums produkt. Tā kā klase mums no kā nemanto, mēs atstājam tukšas iekavas un aizējam uz nākamo rindu. Nākamajā rindā mēs rakstām obligāto konstruktoru jeb inicializātoru init. Tātad def atstarpē 2 pasvītrojuma zīmes init, 2 pasvītrojuma zīmes. Un iekavās mēs norādām tātad atribūtus. Obligātais atslēgvārds self un atribūti, kas ir prasīti uzdevumā. Tātad name, price, quantity. Un veidosim tātad savu inicializācijas metodi. Šeit iekšā parasti viss ir diezgan vienkārši. Mēs pasakam self atribūta nosaukums, iegūtais atribūta nosaukums. Tātad, kas notiks tajā momentā, kad tiks izveidots objekts, pēc tam tālāk, piemēram, kad mēs jau uztaisīsim reālu produktu. Reāls produkts varētu būt, piemēram, konfekte. Tad mēs viņai uzreiz piešķirsim kaut kādus atribūtus. Name, price un quantity. Piemēram, konfekte tā varētu būt nosaukums kaut kāda serenāde, teiksim, cena varētu būt 65 centi un daudzums varētu būt, piemēram, 100 konfektes. Kas notiks? Tajā momentā nostrādās šī te, kā tikko mēs izveidosim objektu konfekte, nostrādās šī te metode init, un tam objektam tiks piešķirtas īpašības, kuras mēs esam norādījuši. Parasti, ja mēs nebradīsim stipri tālāk kaut kur dziļumā, tad parasti šī te init metode būs tik vienkārša, cik jūs tagad arī redzat. Tas ir tātad self punkts. Atribūta nosaukums, vienāds atribūta nosaukums, kas iet no piešķirtajiem. Es jums ieteiktu veidot viņus vienādus. Tātad name un arī self name. Self price un arī price mēs dabūsim tātad piešķirot atribūtus. Jūs viņus īstenībā varētu veidot arī dažādus, bet pieredze rāda, ka parasti tad ir ļoti liela putra. Tātad veidojam vienādus un ļoti vienkārši self atribūta nosaukums, vienāds atribūta nosaukums. Nesarežģījums jau dzīvi. Tad mums bija teiks, ka mums ir jāuztaisa metode get total price. Tā arī taisām def, definīcija get total price. Un šeit mums obligātais atslēgvārds self ir jāieliek iekšā. Tātad visām metodēm, kas ir iekšā pašā klasē,
ir kā minimums iekavās jānorāda obligātais atslēgvārds self. Un kā mēs varam iegūt cenu? Tātad cenu mēs varam iegūt, kopējo cenu mēs varam iegūt sareizinot cenu par vienu vienību ar daudzumu. Tātad iedomājieties, ka, piemēram, jūs esat nopirkuši, paņēmuši veikalā 3 maizītes, un katra maizīte maksā 50 centi. Cik jūs kasē samaksāsiet? Logiski, ka jūs samaksāsiet €50, tāpēc, ka 3 reizes 50 centi. Tāpat arī šeit mēs darīsim. Tātad pateiksim, ka total price, jeb kopējā cena. Tad, labi. Kaut kāds mainīgais kopējā cena, tas būs self, jeb objekta paša. Self price reiz self quantity. Un uztaisīsim pa smuko, tātad atgriezīsim šo te total price. Tad kas notiks tajā momentā, kad mēs izsauksim funkciju get total price no kaut kāda objekta, kas pieder klasē produktu? Viņš aprēķinās un atgriezīs mums to kopējo cenu. Un principā no šīs te klases ir viss. Ja mēs paskatīsimies tālāk uzdevumā, ir teikts arī izveidot 2 objektus šai klasē, un katram objektam būtu jāizsauc šī metode get total price. To mēs arī uzreiz izdarīsim. Prātīgāk, protams, to visu būtu darīt apakšā zem klašu definīcijas, bet īstenībā mēs to varam izdarīt arī šeit, un diža liela skāda no tā nebūs. Tātad, pirmais produkts varētu būt kaut kāda maize, piemēram. Tātad tas ir produkta tipa objekts. Un mēs viņam norādam šos tā atribūtus. Kad jūs esat visu pareizi uztaisījuši, jums pat jūsu kodēšanas vide sāks teikt priekšā, ka tagad mums ir jānosaka name, noteiksim baltmaize, price, noteiksim €50, un quantity, teiksim 2 maizītes mēs paņēmām. Un neaizmirstam, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, tātad, ka visi darskaitļi Pythonā rakstās tikai un vienīgi caur punktu. Ar komatiem mēs atdalām dažādas vērtības. Ja jūs ierakstītu €50 caur komatu, viņš uzskatītu, ka tās ir 2 vērtības, un tad jūs būs kļūdas kodā. Un mēs izdrukāsim tātad mūsu kopējo tātad get total price un tukšas iekaviņas. Kāpēc priekšā ir print? Tāpēc, ka funkcija mūsu metode get total price atgriež to kopējo cenu. Ja mēs gribam viņu izdrukāt uz ekrāna, tad mums to papildus jāpievieno priekšā print. Ir arī, protams, citi veidi, kā to realizēt. Šis ir tikai viens no 100. Un tātad arī uztaisīsim otru produktu, tātad tā būs desiņa. Un desiņa mums būs, piemēram, nosaukums būs doktora desa. Cena būs, cik tiek maksā doktora desa, kāda 3,50 varētu būt. Un arī paņemsim 2 gabalus. Ja jau mums ir 2 baltmaizes, būs arī 2 desiņas. Un attiecīgi, jūs varat pārāk neiespringt un lielāko daļu kopēt. Vienkārši neaizmirstiet īstajās vietās nomainīt. Un paskatīsimies rezultātu. Lūk, mums ir tātad par maizītēm, par baltmaizītēm €52 gabali. Mēs redzam, ka ir €3 kopējā cena. Un tātad doktora desiņas mēs par 3,50 paņēmām 2 gabalus, un arī kopējā cena ir €7. Ja jūs gribat tātad smukāku izvadi, tad jums vajadzētu, protams, šeit viņu organizēt. Tātad, piemēram, mēs te varētu uzrakstīt kopējā cena par, labi, mēs jau zinām, ka tie ir maizi, Tātad kopējā cena par maizi, tur maize get total price, piemēram, Un tad varētu to pašu ierakstīt šeit, kopējā cena par desiņu. Un tad jau būs mazliet smukāks izvads, Lūk, kopējā cena par maizi ir €3, kopējā cena par desiņu ir 7. Tālāk, ko mēs darām? Tālāk pēc uzdevuma mums ir jāuztaisa nākamajā klase, tātad tās ir iepirkumu grozs. Logiski domāju, tiešsaistes iepirkumu sistēmai noteikti visi esat arī lietojuši tādu, piemēram, tas pats AliExpress, Shein un Temu un pārējie. Tātad jūs ieiet iekšā veikalā, jūs skatāties produktus, un tad, kad kāds produkts jums iepatīks, jūs viņu pievienojat iepirkumu grozam. Tātad tas ir tas shopping cart. Un teorētiski pēc tam jūs no tā iepirkuma groza varat viņas vai nodzēst,
vai nu pievienot jaunas preces, vai nu arī noformēt pirkumu. Mūsu gadījumā mūsu shopping cart klasē tātad mums būs 3 metodes. Add product to cart, pievienot produktu iepirkuma grozam, remove product from cart, noņemt produktu no iepirkuma groza, un get total price, kas ir domās, lai mēs varētu aprēķināt pilnīgi visu, kas mums ir iepirkuma grozā, visām precēm kopējo cenu. Tātad, kā mēs to varētu mēģināt uztaisīt? Tātad, es pabīdīšu objektus mazliet uz leju, ja, jo tomēr tīri pēc noformēšanas un tīri pēc programmēšanas noteikumiem visām klasēm būtu jābūt augšā, un tad objekti pašā apakšā. Tātad nākamā mana klase shopping cart. Un klasē shopping cart mums ir tagad jādomā, ko mēs varētu ielikt. Tīri teorētiski mūsu metode init tagad varbūt īsti gluži nav vajadzīga, jo mums nav doti nekādi atribūti. Ja jūs paskatīsieties uzdevumu cītīgi, tātad shopping cart mums ir tikai 3 metodes, bet mums nav neviena atribūta. Tātad definit metode vairāk domāta ir, lai inicializētu tos atribūtus iekšā, bet mums viņi pagaidām nav. Ko mēs varam izdarīt? Mēs varam izdarīt, pagaidām mēs viņu ignorēsim, pēc tam atgriezīsimies un uztaisīsim bišķi smukāk. Ja? Bet uz doto momentu mēs pierakstīsim tās metodas, kas mums ir prasījis 3 metodas. Add product to cart. Un neaizmirstam, tātad mums ir obligātais atslēgvārds self un domājam, kas mums vēl ir vajadzīgs, lai mēs varētu aprēķināt, pievienot kaut kādu produktu iepirkumu grozu. Principā tas būtu pats produkts. Mēs šeit rakstam ar mazo burtu, jo tas ir vienkārši mainīgais. Tā nav klase. Tas būs konkrēts objekts. Piemēram, tā būs maizīte. Ja? Tātad tas ir mainīgais, ko mēs pievienosim mūsu iepirkuma grozam. Un pagaidām, ja, lai nečakarētu savu galvu, mēs uztaisīsim parastāko printu. Tātad, ja parastāko vienkārši informācijas izvadi. Ja? Tātad produkts, name, pievienots grozam. Tātad, tā kā mēs, tajā momentā, kad mēs izsauksim šo te metodi add product to cart, tātad pievienot produktu grozam, mēs viņam iekavās padosim kaut kādu jau izveidoto objektu no klases produktu, piemēram, maizi. Un objektam no klases produktu ir 3 atribūti – name, price un quantity, tātad nosaukums, cena un daudzums. Tas nozīmē, ka tajā momentā, kad mēs izsauksim add produktu kārtu un padosim konkrētu objektu, piemēram, maize, mēs iekšā varam izsaukt produktu name, un viņš korekti parādīs, ja, piemēram, šai te maize, viņš korekti parādīs nosaukumu baltmaize. Jo mēs jau lietojam konkrētu objektu no iepriekš izveidotas klases. Tāpēc mēs drīkstam lietot arī šī te objekta atribūtus. Tālāk mēs principā varētu nokopēt šo te lietu un uztaisīt otru, tikai šeit būs, otra metode būs remove product from cart. Atkal mēs padodam tātad obligātais atslēgvārds self un padodam kaut kādu produktu, kuru mēs it kā nodzēsīsim no tā groza un atstājam to pašu pagaidām printu, tātad produkts kaut kāds nodzēsts no groza. Pagaidām vienkāršos printus saliekam, ja tas tāds stipri vienkāršotais variants, bet, nesarežģījam dzīvi. Un beidzamā metode, tātad def get total price, obligātais atslēgvārds self, un pagaidām arī viņam pieliksim produktu. Ja? Kaut kāds pieņemsim, ka mums ir konkrēts produkts, kuram mēs gribam kaut konkrētu cenu izveidot. Un izdrukāsim paziņojumu, tātad kopējā summa. Un no produkta izsauksim metodi get total price, kura mums atgriezīs to kopējo summu par to vienu produktu. Atkal atkārtojam, mēs pagaidām taisam tādu stipri vienkāršotu sistēmu, kas tikai izdrukā informāciju. Mazliet vēlāk mēs viņu papildināsim tā, lai viņa reāli varētu arī uzglabāt tos produktus, bet pagaidām viņa ir stipri vienkāršota. Un uzdevumā mums ir teiks, tātad ir jāizveido iepirkuma grozs, iepirkuma groza objekts. Tā arī nosauksim iepirkuma grozs, un tas ir shopping cart klases objekts.
Un ir jāizdara, kas ir jāpievieno kaut kāds objekts, jānoņem un jāaprēķina cena. Nu, tie ir loģiski domāt, mēs vispirms pievienojam, tad aprēķinam cenu un pēc tam tikai nodzēšam citādi. Kaut kā sanāk dīvaini, ka mēs rēķināsim cenu tukšam grozam. Tātad izsauksim iepirkumu grozs add product to cart un pievienosim jau izveidoto, piemēram, maizi. Tieši to pašu mēs izsauksim no iepirkumu groza get total price un arī ieliksim maizīti, lai viņš sarēķina to cenu. Un attiecīgi beidzamā komanda ir remove, noņemsim nost, jā. Un tātad noņemsim to pašu maizīti nost. Ja mēs tagad izsauksim, palaidīsim savu programmu, mēs redzam, lūk, no pirmajiem objektiem mums ir kopējā cena par maizi 3, cena par 10,7 un paziņojumi produkts baltmaize pievienots grozam, kopējā summa ir 3 joprojām, ja, jo mēs izsaucam get total price no tātad oriģinālās klases produktu, un viņš aprēķina cenu, un produkts baltmaize nodzēs no groza. Tātad, kā viņš zina, ka tā ir baltmaize, tāpēc, ka mēs šeit esam pateikuši product.name. Un produkt, tas jau ir pilnvērtīgs objekts no klases produktu. Alrighty then, kas tur tālāk ir? Tālāk mums ir sistēmas lietotāja izveide. Tātad tas ir tas pamatiņš, no kura mēs mantosim tālāk arī pircēju. Un doma ir tāda, ka šīs sistēmas īstenībā reālajā dzīvē sistēmas lietotājs, viņš varētu būt pēc tam sazaroties vairākos citos, ne tikai kā lietotājs, ne tikai kā pircējs, bet tas varētu būt arī sistēmas pārvaldnieks. Nu, piemēram, kaut kāds administrators, kam ir īpašās tiesības. Ja? Gan administratoram, gan arī pircējiem viņiem ir kaut kādi atribūti, kas sakrīt, piemēram, tur username, password, ja, tur email, kaut kāda informācija, kas tiek uzglabāta sistēmā, bet viņiem ir arī atšķirīgie dažādi atribūti. Tāpēc mēs varam uztaisīt vienu vecāka klases system user, un reālajā dzīvē mēs uztaisītu pēc tam vairākas klases, kas mantotu no šī system user. Mūsu gadījumā mantos tikai viena klase, kas ir customer, kas ir tas mūsu klients. Tātad, nu, un klases system user, viņai iekšā ir 3 atribūti, username, password un email, un 2 metodes, set user info un get user info. Tā saucamie setteri un getteri, ja, kas tiek, tās metodes tiek izveidots priekš tam, lai mēs varētu nomainīt kaut kādu informāciju, tie ir seteri, un nolasīt kaut kādu informāciju, kas jau ir gatava. Tie ir getteri. Ja, tāds set un get metode. Dažās programmēšanas valodās un vispār ir automātiski iebūvētie. Šeit mēs uzrakstīsim ar rociņām, arī patrenēsimies. Tātad, mēs kaut kur pēc klases shopping cart uztaisam pāris atstarpītas, lai mēs redzētu vizuāli atšķiras, jā, tātad dažādas klasītes, lai būtu mazliet ar vizuāli tādu atkāpīti. Tās atkāpes jūs varat nelikt. Tas ir tikai estētikai, lai smukāk izskatās, ja, lai es zinu, kas ir kas. Un uztaisām klasi System User. Atkal mums ir tukšas iekavas, tieši tāpat kā tas bija produktam, tieši tāpat kā tas ir shopping kārtam, ja, jo mēs no kā te nemantojam. Un def init metode, jeb mūsu konstruktors / inicializators, ja. Un kādi mums ir atribūti? Mums ir obligātais atslēgvārds self, obligātais, viņš iekšā klasēs vienmēr būs, ja? Un mūsu username, password, email. Tātad šie ir tie 3 atribūti, kas ir minēti arī uzdevumā. Un ko mēs darām? Surprise, surprise, neko citu mēs nedarām, kā tikai rakstam self username, vienāds username, self password, vienāds password, un uzminiet, kas būs tālāk, self email, vienāds email. Tātad mēs piešķiram tos atribūtus, kas tikai iedot objekta izveidošanas momentā, mēs viņus piešķiram pašam objektam. Vienkāršākais variants, kā to izdarīt, tas ir atkal atkārtošu self punkts, atribūta nosaukums, vienādības zīme, atribūta nosaukums. Un es jūs lūdzu mēģiniet izmantot vienādus, jā, lai nav baigā putra. Tātad tā ir inicializācijas metode. Tālāk mums ir metode set user info. Un kādi mums būs iekšā vārdiņi. Obligātais atslēgvārds self, obligāti, preobligāti, bez viņa nekur. Ja?
Un, lai nomainītu lietotāja informāciju, mēs jau īsti nezinām, kāda veida informācija, kurā momentā kurš grib mainīt. Lai nomainītu lietotāja informāciju, mēs pieņemam, ka mums tiks padota visa informācija, visi 3 atribūti, ja? Un nosauksim viņus mazliet savādāk, ja? Lai jums nejuktu varbūt galva. Tas būs new username, new password un new email. Tātad mēs it kā pieņemam, ka cilvēks ir izveidojis kaut kādu sistēmas lietotāju, piemēram, tas varētu būt kaut kāds Vaša, un tad mēs Vašam nomainām uz jaunu informāciju, atjauninām informāciju uz pavisam citu. Īstenībā reālajā dzīvē, protams, visa informācija nemainīsies, varbūt mainīsies tikai viena kaut kāda daļiņa, bet mēs uz doto momentu uzreiz paņemam visas 3. Ja, un iemācāmies rakstīt. Un ko mēs daram? Tātad mēs sakam, ka jaunās atribūta metodas, jeb self username, būs vienāds ar to new username. Tātad tagad objekta atribūts username būs tas jaunais new username, ko mēs ievadīsim tajā momentā, kad mēs izsauksim metodi setUserInfo. Mēs it kā mainām to informāciju. Mēs pasakam, ka self tagad objekta atribūts password būs vienāds ar to new password, ko mēs esam nodrošinājuši. Un tad mēs arī pasakam tieši to pašu par email, tātad, ka objekta iekšējais atribūts email tagad būs vienāds ar to jauno email, ko mēs esam iedevuši. Un principā būtu ļoti forši arī uztaisīt kaut kādu paziņojumu lietotājiem, lai viņš zina, ka sistēmas ka ir nostrādājis viss pareizi, jā, tātad, teiksim, informācija ir nomainīta. Lai viņš varētu redzēt kaut kādu paziņojumu, tā, ok, tātad viss ir sekmīgi nomainīts. Pretējā gadījumā ir tā, ka it kā tā metoda nostrādā, informācija nomainās, cilvēks neko neredz un sākas panika. Tad nākamais beidzamā metoda, kas paliek, tātad tā ir getUserInfo. Un tātad getUserInfo mēs neko nemainām, līdz ar to mums ir vajadzīgs tikai obligātais atslēgas vārds self. Jo mums nav vajadzīgi nekādi vēl papildus parametri, mēs neko nekur nemainām, mēs iegūstam eksistējošo informāciju un parādam viņu lietotāju molu. Nav, skaties, eksistējuša informācija tāda un tāda. Un, lai smukāk uztaisīt, mēs, protams, varam arī noformēt, jā, tātad informācija par lietotāju. Noformēsim pēc šādiem smukumiem, jā. Un tad vienkāršākais variants ir izdrukāt 3 printus, katrā no kuriem ir kaut kāds atribūts. Ja? Tātad lietotāja vārds. Un tas ir self username. Un te mēs varam bišķucīt nokopēt. Mums ir 3 atribūti, tā 3 reizes ir jāizvada print. Lietotāja vārds, parole, self password, neaizmirstam nomainīt. Un attiecīgi e-pasts. E-pasts rakstīts ar domzīmi vai bez domzīmes. Tas vienmēr jauts. Pieņemsim kā ar domzīmi. Lūk. Tātad, lūk, šāda mums izskatās klase system user. Metode init, kas inicializē obligātos tos 3 atribūtiņus, ja, username, password un email. Metode setUserInfo, kas ieliks jaunu kaut kādu, jaunus atribūtus, ja, nomainīs eksistējošos. Un metode getUserInfo, kas vienkārši nolasīs un izprintēs cilvēkam, lai viņš zinātu, ka, jā, ok, tur viss, kāda iekšā ir informācija. Tad uztaisīsim savu sistēmas lietotāju, man liekas, bija viens jāuztaisa. Jā, izveidojot objektu sistēmas lietotājam, viens. Ja es teicu, ka mums būs Vasilijs, tad būs Vasilijs, tātad. Teiksim, viņš būs Vaša. Un tātad tas būs system user tipa objekts. Un mums ir jāparāda, jānodrošina uzreiz 3 lietas. Tātad tas ir username, piemēram, Vasilijs, lai būtu tās pēc Vasilijs, ja? Parole, pieņemsim, ka viņš mums nav sevišķi advancēts un parole būs QWERTY. Un e-pasts. Vas@gmail.com. Tad mēs esam izveidojuši sev jaunu sistēmas lietotāju. Pēc tam mēs kaut kurā momentā Vasilijs saprot, parole QWERTY laikam gluži nav droša, es viņu nomainīšu.
Un tātad mēs vasam izsauksim metodi set user info, un šajā te metodē mēs pamēģināsim viņam nomainīt vismaz paroli. Ja? Tad lietotāja vārdu mēs atstājam tādu pašu, un arī e-pastu mēs atstājam tādu pašu, bet mēs nomainīsim paroli. Tā kā Vasim mums nav sevišķi gudrs, tad viņš no QWERTY nomainīs paroli uz 1, 2, 3, 4, 5, jā, gadās. Un attiecīgi Vasim vēl paliek nomainīt arī, paliek parādīt caur metodi getUserInfo, kas viņam tātad ir par informāciju iekšā. Un ja mēs palaižam programmu, mēs redzam, ko tagad. Mēs redzam, ka mums ir kopējā cena par maizi, par desiņu, produkts baltmaizi pievienots, kopējā summa tur ir tāda, jā, tas mums ir ar grozu, un mēs redzam nostrādāja mūsu metode seteris nostrādāja, jo parādās paziņojums, ka informācija ir nomainīta, un geteris mums nostrādā lūk šādā te veidā, ka viņš izveda informāciju par lietotāju vārds, parole, jaunā mūsu nomainītā parole, tātad viss ir skaisti nostrādājis, un e-pasts. Un tā kā video kļūs pamazām ļoti, ļoti garš, lai jums nebūtu sevišķi garlaicīgi, mēs viņu sadalīsim 2 daļās. Tātad nākamo daļu skatāmies nākamajā video ar turpinājumu. Veiksmīgi!